Šis aparāts ir domāts, lai noteiktu govu saslimšanu. Tas ir subklīnisko stāvokli gotiņai. Kā zinām, tad subklīnisko stāvokli noteikt pagaidām nav iespējams ne ar kādām metodēm. Šeit ir vienīgā izstrādāta elektroniskā metode, kas var to noteikt. Šana ir ļoti vienkārši. Šeit jau ir gatava iekārta, atliek tikai viņu ieslēgt un iegremdēt pienā. Piens var būt ļoti minimāls, burtiski 1 kubikcentimetrs pietiek, lai varētu jau konstatēt, vai šis piens ir no veselas vai slims govs.